Tātad, kas ir constant flow? Constant flow ir aprīkojuma kopums, kas atrodas ventilācijas iekārtā, kas iekārtai ļauj precīzi saprast, kāds ir pretspiediens un spiediens gaisa vados un kāds ir padotā un nosūktā gaisa precīzs apjoms. Bet kādēļ tad gaisa plūsmas ātrums vispār atšķiras? Tātad pirmais un izplatītākais būs gaisa vadu garumu un līkumu skaita atšķirības. Piemēram, kā šeit mums gaisa nosūtas vadi ir daudz īsāki, gaisa pieplūdes gaisa vadi daudz garāki. Tātad, jo garāks gaisa vads ar vairāk līkumiem, jo grūtāk gaisu nogādāt. Otra lieta būs gaisa temperatūra, augsts gaiss vai silts gaiss. Augsta gaisa plūsmas masas ātrums būs lielāks kā siltam gaisam, līdz ar ko atkal rodas atšķirība. Trešā lieta – filtri. Ieliekot tīrus filtrus, abi būs vienādi. Tomēr iekārtai darbojoties, filtrētais gaiss no ārpuses ir netīrāks, līdz ar to arī tas filtrs ātrāk kļūst netīrs. Līdz ar to atkal rodas atšķirība filtra gaisa caurlaidībā, attiecīgi āra filtrs gaisu caurlaiž sliktāk, iekšs filtrs gaisu cauri laiž labāk. Un tātad visu šīs lietas summējot kopā rodas atšķirības starp pieplūdes gaisa ātrumu un nosūtas gaisa ātrumu un gaisa apjomu, ko iekārta sūc un padod. Bet kādēļ ir tik svarīgi, lai šī pieplūde un nosūce būtu balansā? Galvenā atbilde ir iekārtas efektivitāte. Jo šī iekārtas efektivitāte, pieņemsim 86 vai 90%, ko jūs redzat bukletā, ir norādīta un iekārta to spēj sasniegt pie identiskām gaisa plūsmām. Ja gaisa nosūce vai gaisa pieplūde ir pārāk liela vai pārāk maza, iekārta nekad nebūs spējīga sasniegt šo norādīto efektivitāti, kas jums nozīmē papildus izdevumi uz apkuri. Papildus, protams, var rasties arī citi negatīvi efekti, kā piemēram, ja gaisa nosūce ir pārāk liela, mājās rodas vakums un, piemēram, jums ir kamīns, tātad šis trūkstošais gaiss nāks iekšā caur skursteni, kas nozīmē, ka vienkārši jums māju piepildīs dūmu vai sodreju smaka. Tādēļ mēs iesakam iegādāties iekārtu ar šo constant flow funkcionalitāti, lai visas iekārtas darbības laikā iekārta spētu darboties maksimāli efektīvi, jo pat vislabāk nobalansētā ventilācijas sistēma, pat tajā ar laiku rodas atšķirības starp gaisa pieplūdu un nosūces. Kaut vai manis iepriekš pieminēto filtru dēļ, kur gaisa pieplūdes un gaisa nosūces filtrs piesārņojas atsevišķi. Iekārta ar constant flow sistēmu šo uzreiz pamanīs un attiecīgi pieregulēs gaisa pieplūdu vai gaisa nosūci, lai gaiss vienmēr saglabātos balansā un tā vienmēr spētu darboties maksimāli efektīvi. Ja jums nepieciešams padoms vai konsultācija par ventilācijas iekārtām, droši rakstiet mums, palīdzēsim un izstāstīsim.